Sveiki, mīļie skatītāji! Jūs esat kanālā MD Cope. Un es jums šodien parādīšu, kā piesiet pareizi fīdergam, jo mēs dosimies vimbās. Mums ir nepieciešams apmēram 15–10 cm fīderu gumija. Man ir 1 mm, iztura ap 8–7 kg. Bet es jums parādīšu, kā viņu piesiet bez cilpām uz fīdergam. Mums ir nepieciešams pāris mazlis. Sametam šādi. Mums izveidos maziņa cilpiņa un savalkam. Viens mazlis ir. Tādu pašu otrā galā. Viss. Reku mums fīderu gumija gatava. Uz žilkas bija savērts stopars, jeb kembriks, un šāds karabīnīte, kur staigā pa žilku. Man ir vēl viens kembriks, kurš nav obligāts, bet es viņu izmantoju, lai nepinās tik daudz. Tātad, ko mēs darām? Mēs uz žilkas veidosim cilpu. Šādi saliekt žilku kopā, lai viņš šāds tā. Ņem aiz divām galiem to dubulto žilku. Aptima pirkstu vienreiz šādi. Un tad mums ir tās galiņš un tās cauri. Mēs ņemam pirkstiem vienam cauri, paņemam šo mazo cilpiņu vienreiz, un tad otrais caur to pašu caurumu šādi izvilkam, un tad pēc tā brīža kārtīgi savalkam. Visi mums ir šādi smuki cilpiņi. Tālāk mēs lieko galvu nogriežam. Lūk šādi. Un mums ir smuki cilpiņi. Un otro kembriku, jeb stopari, mēs nolaižam šeit lejā. Un tad mums nepīsies tik daudz. Tālāk mēs ņemam mūsu fīdergām. Bet kā lai mēs piesienam fīdergām? Ņemam to cilpiņu šādi aiz pirkstiem, izlaižam te žilku cauri, un mums veidojas tāda, kā lai pasaka, savilknīte, kas savalk šādi. Redzat? Šādi savalkās. Tad mēs ņemam aiz viena mezgliņa, lūk šādi. Bāžam cauri un turam abi ar diviem pirkstiem vienu galu tur un otru galu lejā, lai žilka nekur nekustās. Un tad mēs valkam un izdarām tā, lai viņa savalkas. Bet viņa var ķerties aiz meglu, tad ir pirkstiem jāpārceļ, bet mums nokrita. Tātad mēs rādu vēlreiz šādi. Tad mēs ņemam fīdergamu, tajā savilcītē bāžam iekšā, ar diviem pirkstiem turam un lēnām savalkam. Bet redzat, viņi nav pie mezgla. Viņi tā var slīdēt. Tad mēs ar pirkstiem ņemam žilku un kursām līdz mezglam. Un tā viņi nenokrītīs. Redzat, šādi. Smuki. Noližam stoparīt. Un šeit mums taigās barotāk. Un pagaidām šādi. Lūk šādi. Es esmu nogriezis savu metru pavadīts. Uz pavadiņas mums jāveido cilpiņi. Tieši tāda patika kā sākumā. Arī žilku pārliek, bet šeit žilka smalkāk, no 16. Šādi. Ops, cilpiņa. Atkal vienreiz cauri un otrais cauri. Un atkal savāk. Liekos galus, protams, griežam nost. Nogriezās līdz galā. Šādi nogriezās. Mums ir smuki. Tātad, viens gals mums ir otrā galā. Mēs siesim āķīti. Šobrīd man āķīts ir 8. izmērs, bet ieteicami ir mazāki, cik vimbai kaprīze atšķirībā. Opā, nokrita. Kurš mums ir? Tātad, mums ir brīvais gals viens, kur mēs liekam reko āķīts, un šādi mums iet cauri. Tad mēs velkam viņu šādi, lai mums ir tāds matiņš, kas tam ērtās. Mēs atkal viņu uztais tātad cilpiņā. Cilpiņus saspriežam kopā pirkstiem un turam pie āķīša. Un tad mēs tīnam apkārt šādi, ap āķīti to matiņu, kas mums te plīvinājās. Šādi tīnam, un tā jāizdara kāds 8 reizītes. Tas būtu ieteicami. Reku mums ir. Izbāžam cauri cilpiņā un bišķi savalk. Bet jāapstum, lai viņš iet.
Un, kad mums ir bišķi savilkts, mēs valkam aiz šīs žilkas. Šobrīd man tas mezgls noslīdē. Viņam īstenībā jābūt ir šeit, aiz šī caurumiņa āķīša šeit lejā. Bet, ja viņš noslīd, tas nav nekas traks, nav obligāti jāpārsien. Un šādi mums izveidojas vimba paudiņa. Apmēram metrs, jā. Tad mums ir šī cilpiņa. Ņemam āķīt rokā. Šādi. Čirums. Galvenais, lai neiedurās, savādāk nav patīkami. Šādi cilpiņa. Bāžam cauri. Un atkal mums veidojas tāda savilcīta. Liela, valkam, un šādu atkal maz savilcīta. Tad mēs ņemam fīdergam otro galu un savalkam tieši tāpat. Bet šeit arī var mezglas traucēt. Tāpēc būtu labi viņu pārcelt pāri šo mezglu. Šādi mums izdevās. Un atkal viņa mums ir kaut kur vidū, bet mēs viņu pirkstiem nolikam. Šādi. Un šāda pareiza sistēma sanāca mums viena. Esam atnākuši pie upes Mēmela. Un tagad atradīsim distanci, kur copēsim. Esmu piepildījis barotavu un veidosim iebarojušos metienus. Tādi jāiemet ap 5 līdz 7. Distance lūk šādi. Esam iebarojušies un ēsma man ir tāda krāsaina sarkanīga putpus bumbiņa un pilns āķis ar baltajiem. Gaidīsim cuku. Esmu aizmāršījis un izrādās esmu aizmirsis savu makšķeru statīvu. Un šodien tiksimies ar kociem. Esmu nomainījis paudiņu, viņa ir īsāka un arī āķīti esmu nomainījis. Āķīts ir bišķi lielāks. Esmu nomainījis 4 baltie. Vietai vienmēr jāpiebaro, lai vimba atnāktu uz viņu. Sveiki, draugi! Šodien mēs esam vimba copē. Otrā diena. Vakar neko nenoķēru, bet šodien esmu tajā pašā vietā, bet gan uzplūda. Jo šodienas rezultāts ir 4 vimbas. Liela izmēra. Gaidīsim nākamās rezultātu. Un ir nākamā zivs galā. Un es teiktu, ka smuka vimbiņa. Smuka pumpe. Vai. Ой, пусто газет. Ой, не залез. Galvenais galva ir ūdens pacelt un tā viņa iedomā kara. Šādu smuku vimba. Ļoti labs izmērs. Protams, viena no lielākajām. Liekam sačkā, nākamo vimbiņu. 5. Pirms tam, ja arī bija noķerts sapals. Bišķi zemmēra, bet kādu 15 centimetru. Mums ir nākamā. Pagāja minūte. Uzlikam pilnu āķi un nākamais metiens. Vimba šajā vietā ķerās kā uz metienu.
Galvenais ir nokausēt un dabūt, lai galva uzpeld uz augšu, tad viņas viegli vilkt ārā. Tāpat arī ir kā uz grunts. Uz grunts makstēšana. Šādi. Op. Tā iztiksim te. Un šī vēl lielāka ziltava. Saucamā Bimbu dorš. Opa. Vimbās. Visi laižam vimbās. Šodien saķers 7 vimbas. Un šodien sopa arī tā noslēdzās.